Nu tā, nākamais piemērs atkal nevienādība. Mums jāpierāda, ka 2 pakāpē n plus 2 ir lielāks par 2n plus 5. Ja n šoreiz pat nav papildus nosacījuma, n vienkārši būs jebkurš naturāls skaitlis. Nu tad labi, mēs sākam ar indukcijas bāzi. Un es ievietoju n ir 1. Kreisās puses izteiksme. 2 pakāpē 1 plus 2. Tas ir 2 trešajā, tad ir 8. Labās puses izteiksme. 2 reiz 1 plus 5, tas ir 7. 8 pilnīgi noteikti ir lielāks par 7, tāpēc es varu teikt, ka kreisā puse šoreiz ir labāka par labo pusi. Līdz ar to mums tālāk ir induktīvais pieņēmums. Mēs esam redzējuši, ka pie n ir 1 šī nevienādība tiešām strādā. Tātad eksistē naturāls skaitlis k, tāds ka 2k plus 2, k plus 2, pakāpē k plus 2 ir vienāds ar 2k plus 5. Un induktīvajā pārējā mēs pamatosim, ka tas ir vienāds, ka šī nevienādība ir spēkā arī tad, ja mums ir k plus 1 ievietots. Tad n ir k plus 1. Mēs sāksim ar labo pusi. Vienkārši paskatīsimies, kam mums ir jāsanāk. 2 reiz k plus 1 plus 5, tas ir 2k, plus 2 plus 5, tātad 2k plus 7. Tas ir tas, ko mums vajag iegūt labajā pusē. Uzrakstīšu nedaudz klišāk. 2k plus 7. Kreisās puses izteiksme. 2 pakāpē k plus 2. K plus 3 īstenībā, jo es ielieku k plus 1 un plus 2. Nu tā, ko darīt? Sadalām 2 reiz 2 pakāpē k plus 2. Un izmantosim induktīvo pieņēmumu. Šoreiz 2 pakāpē k plus 2 ir lielāks par 2k plus 5. Nu tad aiziet 2 reiz 2k plus 5. Kopā tas ir 4k plus 10. Un būtībā tas jau arī viss. 4k noteikti ir vairāk par 2k, un 10 noteikti ir vairāk par 7. Un šoreiz tas pat bija viegls piemērs. Tik viegls. 4k ir lielāks par 2k, 10 ir lielāks par 7. Šoreiz mums nekādu jaunu atlantīti nevajadzēja atklāt. Tāpēc arī mēs varam uzreiz pāriet pie secinājuma. Ja? Tā kā 2n plus 2 ir lielāks par 2n plus 2 pakāpē n plus 2, es gribēju teikt, ir lielāks par 2n plus 5 gan pie n ir 1 gan katram nākamajam n. Tad 2 pakāpē n plus 2 ir lielāks par 2n plus 5 visiem naturāliem skaļiem. Nu tā, un tas ir izdarīts. Iesim tālāk.